paldies par diskusiju. Es domāju, tas bija tiešām ļoti unikāls sastāvs un ārkārtīgi aizraujošs stāstījumi. Bet tagad sāksim konferences darbu un konferences sekcijas. Un mums ir vesels 2 konferences sekcijas ar nosaukumu starpdisciplinaritāte un ziedonis, jeb otrādi ziedonis un starpdisciplinaritāte. Un šo te pirmo sekciju atklās Latvijas Universitātes profesors, bet arī pētnieks institūtā Valdis Mukta-Pāvels, kurš mums vēstīs par dažām atziņām ziedoņa un latviešu folkloras sakarā. Nevēstīs. Nevēstīs. Kā varam redzēt, ka nevēstīs par pieteikto tēmu, jo tā tēma bija jāpiesaka laikā, kad gatavojos citai konferencei un nebija laika šo apcerēt. Tāpēc mēs redzam pavisam citu vēstījumu. Es arī gribu iesākt ar saņemto minimu. Katrai dienai ir savs vārds. Tas atnāk dažreiz kā melodisks motīvs, uzpeld, pārņem un neatstājas. Un skaidrs, ka savā priekšlasījumā es arī skāršu šo te mūzikas motīvu. Var sakot, tas arī ieskanēsies. Un savā priekšlasījumā es gribētu runāt gan par lietām, kuras esmu arī pats pārdzīvojis. Savā ziņā varētu teikt tādu autoetnogrāfijas momentiņu gribu arī šeit ieviest nedaudz, un tāpat laikā arī skatienu uz laiku, uz notikumiem, kultūras notikumiem. Un pamatā tātad gribētu runāt par laiku 20. gadsimta 70. un 80. gadi. Faktiski tas ir vēl pārāk nesens periods, lai to varētu iekļaut objektīvas vēstures kategorijās. Tomēr konkrēto cilvēku jūtu un domu spektrs, kā arī ieceru un centienu virzība, ļauj šo laiku iekrāsot noteiktos cilvēciski saprotamos toņos. Un šajā kopumā sarežģītajā sociālās dubultmorāles un ētisko vērtību relativitātes situācijā, kas Padomju Savienības beigu posmā valdīja nacionālajās nomalēs, kā arī Latviju tajā laikā sauca, liela loma bija tautas sirdsapziņas izteicējiem, intelektuālajai elitei, kas savu pozīciju vairāk vai mazāk atklāti varēja izpaust arī publiski. Laikā, kad nacionālās patības saglabāšanas, uzturēšanas un 80. gadu otrajā pusē arī atjaunošanas centieni bija neafišēta, pašsaprotama un aktīva inteliģences pozīcija. Īpaši nozīmi iegūt dzejnieka Imanta Ziedoņa domas un darbi. Viņa pasaules skatījumā arvien skaidrāk iezīmējās kultūras sakņu un lielo kopsakarību meklējumi, kur noteikta vieta bija interesē par folkloru un kultūras vēstures reālijām. Kā viena no šīs intereses izpausmēm bija viņa paša komentētās tautas dziesmu izlases, kas jāzina meitiņām 81. gadā, Puisīts auga 84. gadā publicēta un apcere par folkloru Tu dzīvoji dižu darbu. Toties gan publicistika, gan paša jaunradē kļuva jūtama gan atsevišķu baltu kultūras elementu, gan plašāku indoeiropeisko kopsakarību aktualizēšana. Par šīm te izlasēm es gribētu pieminēt tik daudz, ka 70. gadi, 80. gadu laiks līdz faktiski 85. gadam bija tāds saudabīgs izlašu publicēšanas laiks. Lielā mērā folkloras vākšanas darbs bija piebremzējies, un uz lielo akadēmisko krājumu pamata tapa daudzas izlases. Ziedoņa izlases ir īpašas ar to, ka tas ir ne tik daudz, ka viņš ir mēģinājis šajās te izlasēs varbūt teiksim, piedāvāt kaut kādu savu redzējumu, pat ne tā, viņa iemīļotās tautas dziesmas, bet drīzāk caur šīm tautas dziesmām paskatīties uz pasauli, uz lietām dziļāk un faktiski savā ziedoniskajā veidā.
Bet atgriežoties pie Ziedoņa jaunrades, es gribētu pieminēt divus viņa krājumus. Un tas ir poēma par pienu 77. gadā un Viddivārpā neuzrakstīta poēma 82. gadā. Un līdzās Epifānijām abas šīs poēmas uzrunāja dziļi un cilvēciski, to saturs lika domāt par latvietību. Un ne tikai. Piemēram, Velta Rūķa Draviņa šīs poēmas apzīmēja kā pēdējo 2 gadu desmitu vislatviskākās, arī vistautiskākās grāmatas. Un literatūra kritiķis Guntis Berelis par šo Ziedoņa daļradas aspektu raksta, viņam diezgan daudz tur ir, es faktiski nelasīšu, bet tikai to svarīgāko, ko es gribu pateikt, ir, ka pretstatā vairumam dzejnieku 70. gados folkloras aktualizācija bija ļoti izplatīta. Ziedonis nevis izmanto vēsturisko materiālu kā sava teksta ierosinātāju vai dzejo par tēmu, bet gan caurauž dzeju ar smalku tīklu, kurā ietilpst bezgala daudzas zīmes, kas gadsimtu gaitā akumulējušas jēgu un partapušas simbolos. Nu, lūk, un šie abi krājumi, poēma par pienu un Viddivārpā, uzrunāja ļoti arī mani. Un tāpēc es gribētu mazliet detalizēt, kā šī uzrunāšana realizējās un rezultējās ar ko. Tādā sakarā es gribu pieminēt vienu parādību, kas bija 20. gadsimta 70. gadu 2. pusē un 80. gadu 1. pusē, un tie bija Latvijas universitātes, jeb toreiz vēl Pēters Tučkas vārdā nosauktā un tā tālāk, rīkotie politiskās dziesmas festivāli. Skaidri tātad pakļauti gan ideoloģijai un attiecīgi arī politizēti. Bet formāli tātad viņi bija šie komunistiskās ideoloģijas rupuri, bet tie pulcināja tajā pat laikā aktīvus, domājošus un nereti arī neformālas alternatīvas idejas paust gribošus jauniešus. Un, piemēram, Ingus Baušķenieks vienā šādā festivālā guva ļoti lielu auditorijas atsaucību ar savu faktiski tādu grotesku un līdz ironijai sakāpinātu kompozīciju ar nosaukumu Tanks. Un faktiski provocēja auditoriju tikpat ironiski attiekties pret visu padomju armiju kopumā. Un līdzīga, faktiski jau pretpadomju attieksme 80. gadu sākumā to raisīja grupas Akcents izpildītājs Juris Vilcāns. Viņam, piemēram, bija viena tāda dziesma Aptumsumi, kurā saprāta aptumsumi, tur tekstā parādījās tāda lieta, tika attiecināti uz visu citu pasaules zemi iedzīvotājiem, izņemot padomju. Un tādējādi ar absurda spēku liekot klausītājiem domāt tieši par pretējo. Ar domu šādā festivālā piedalīties un paust ideju par pretošanos savas kultūras lēnai iznīcībai un degradācijai, kontekstuāli to saistot ar padomju okupācijas apstākļiem un pretī liekot baltu senās kultūras mantojumu, man arī radās tāda iedvesma un doma izveidot programmu. Un šai programmai par pamatu tika ņemts Ziedoņa poēma par pienu un Viddivārpa. Faktiski radās 5 dziesmu cikls, un šajā dziesmu ciklā es šeit tikai tematiski, vārdu sakot, ja tie dzējoļi zinām, es šeit viņus necitēšu, bet tā cikla ideja bija tāda, ka vispirms ar Leiputrijāna Odesu lauku tur muzikāli tādās indiešu rāgas noskaņās, ļoti rāmās, apcerīgās intonācijās tiek ietērpta piena un medus zemes vīzija. Un tālāk jau dziedājumi ar savu nozīmi ir tādi, nav tā, ka viss ir redzams, faktiski tur tāda cilvēciskās un vēsturiskās atbildības uzsvēršana. Un tālāk trešo vidējo dziesmu šeit es biju iecerējis kā tādu padomju laika bezatbildības, pļēgurošanas, degradācijas, tādu koncentrātu Gundars Dzer Gurģani. Mūzika tur bija tāda gruzīnu dziesmas stilā ar piedziedājumu, kur vīnelis parādās tāds dziedājums. Un faktiski izceļot ne tikai to alkoholismu ļaunumu tajā laikā, bet vispār sistēmas arī degradāciju kā tādu. Un tam tālāk sekoja dziedājums Mīl katrs baltu maizes riku,
Faktiski tā ideja tam tajā 5 dziesmu ciklā bija tāda, ka tas būtu garīgas attieksmes un veselīgas savas esības uzturēšanas programma. Un pats pēdējais dziedājums, Es tev savu dvēseli atveru mās, baltu kultūras pasargāšana no ārēja ļaunuma, iekapsulēšana uz nenoteiktu laiku. Diemžēl šī programma līdz realizācijai nenotika, jo tad jau nāca 80. gadu vidus, bija diezgan daudz, bet es šo programmu gribēju ar Ilgu Reiznieci kopā iestudēt. Faktiski Ilgai Reizniecei ar viņu tā rūpīgi visu apguvām, bet neiznāca tālāk darboties. Nu, lūk, bet jebkurā gadījumā vismaz daļa no šīs programmas tālāk jau sāka dzīvot savu dzīvi. Un viens no tādiem bija dziedājums Mīl katrs baltu maizes riku, kura izcelsme ir saistīta ar muzikāli, ar Rīgas krišniešu dziedātu mantru Namaste Narasimhaja, kā viņa skan. Tātad pirmkārt, ja esat ievērojuši, ja ir bijis saskare ar krišniešu mūziku, viņam faktiski visai mūzikai cauri iet ritms. Un tad tā mantra ir Namaste Narasimhaya, atkārtojums Namaste Narasimhaya, Prahlāda hlāda daine, un tālāk tur Hiranjaka, pārsakot, tāda melodija, tur drusku vēl melodijas variācijas parādās. Un šo tātad tas teksts par to Narasimhu ir godīgi paklanos, tātad vienai dievībai Narasimham, un šis no Narasimha nāk un staro prieks visiem, tostarp arī Prahlādas valdniekiem un tā tālāk. Un tas, kas ziedoņa tekstā ir Mīl katrs baltu maizes riku, tur arī es katrai vārpai paklanos, un man tas ļoti tā sasaistījās tieši tā saturiski un pēc būtības, un mazlietiņ adaptējot šo te melodiju, tātad radīju arī šo te dziedājumu. Faktiski varētu teikt, ka tas tāds mans aranžējums. Ja, un šo te, kā mēs zinām, tālāk jau Iļģe un Ilga Reizniece ir izplatījusi un nereti ar savu vārdu tas ir parādījies. Bet man bija tāda doma, ka mēs viņu varētu arī šeit padziedāt, bet es skatos, ka laika trūkums tomēr neļauj to darīt. Šo te dziesmas likteni ir papētījusi Eva Eglāja Kristsone, tā ka var palasīt viņas rakstu. Un tā. Daži vārdi tālāk par to otru dziesmu, kas bija tajā 5 dziesmu ciklā, respektīvi Es tev savu dvēseli. Šīs dziesmas liktenis faktiski sasaistījās jau pavisam ar citu, ar jaunu programmu Prūšos manas kājas autas. Un 80. gadu sākumā latviešu kultūras pasaulē bija ļoti aktuālas panbaltisma izpausmes. Vispirms jau kā draudzība ar brāļu tautu lietuviešiem, bet plašāk arī kā interesi par senākiem, lielākoties aizmirstiem baltu kultūras slāņiem. Un īpaši nozīmi baltu kontekstā ieguva prūši kā tauta, kuru ir sadragājusi un iznīcinājusi ārējā ļaunā vara. Prūšu kultūras mantojuma apzināšana gan teorētiskā veidā studējot publikācijas, gan arī praktiski apceļojot iespējamo prūšu zemju daļu, Kaļiņgradas apgabalu, piemēram, kļuva par sava veida izaicinājumu. Senāk spēcīgās un apbrīnojamās, bet vēlākos laikos zemē iemītās un iznīcinātās prūšu tautas tēls kļuva par savu veidu brīdinājumu vai pat ļoti konkrētu piemēru, kas draud notikt ar latviešiem, turpinoties ārējai ļaunajai varai, tātad konkrēti padomju okupācijai. Un prūsiskās intereses 80. gadu pirmajā pusē lielākoties izpaudās kā senprūšu tekstu valodnieciska izpēte, atsevišķas kultūras aktivitātes bija vērojamas Vācijā, Polijā, Lietuvā. Un šajā laikā tika arī atjaunota prūšu valoda. Mēs redzam grāmatu, kas jau 80. gadu otrajā pusē iznāca. Un šajā situācijā man pašam radās doma spērt soli tālāk baltu kultūras atzimšanas virzienā, veidojot muzikālu programmu par prūšiem un vismaz daļai arī atjaunotajā prūšu valodā.
Un tad daļa no šīs programmas bija latviešu tautas dziesmas par saviem tuvākajiem kaimiņiem un brāļiem prūšiem, par dzinterzemi, par baltu senkultūrai raksturīgajām svētlietām, piemēram, svētbirzi, kas prūšiem pazīstama kā rāmava. Un šajā visnotaļ folkloriskajā materiālā bija vajadzīgs vēl kaut kas, kas visu skaidri un gaiši ieceltu mūsdienu situācijā. Un tie izrādījās 2 Imanta Ziedoņa dzējoļi, viens no tiem Jāņu māte Sierusēja, un tad tas iepriekš minētais Es tev savu dvēseli. Un par Jāņu māte Sierusēja Velta Rūķe Draviņa ļoti skaisti ir izteikusies, ka faktiski šī ir dziesma, kas atgādina pasaules lielvaru vainu īpatnējas baltu tautu kultūras iznīcināšanā. Muzikālo ietērpu šai Jāņa māte Sierusēja radīja Ilga Reizniece, un šī dziesma ar savu tādu baiso secinājumu, ka prūšu māte ir ar zobenu sakapāta, skarbi un bezkompromisa veidā ievadīja visu tālāko ciklu, vienlaicīgi visā tā garumā liekot sajust padomu sistēmas nāves elpu latviešu tautas pakausī. Varbūt mazliet, lai ieskanās 90. gada ieraksts. Jāņu māte Sierusēja šī cikla veidošanas laikā, kad latviešu atmoda bija sākusies, tomēr 87. gadā un nākošā gada sākumā vēl it nemaz nebija skaidrs, kāda būs tālāko notikumu gaita. Padomju impērija bija neprognozējams milzis un tālredzīga attieksme lika sargāt un taupīt jau krietni papostītās tautas dzīvā spēka rezerves. Šo sajūtu visprecīzāk un tiešāk izteica Es tev savu dvēseli atveru māsas Ziedoņa dzējolis, tomēr atstājot pilnīgi skaidru sajūtu, ka šī migliņa var izklīst kuru katru brīdi, un tad baltu tautas pret ļaunumu celsies jaunā spēkā. Nu, lūk, un šīs te prūšu dziesmu programmas realizēšanai tika izveidota grupa Rasa, un programmas virsuzdevums bija celt aizmirstus slāņus iz tautas atmiņas, un aktualizēt mantojuma, šo te garīgā mantojuma daļu. Un šajā laikā Latviešu tautas pašorganizēšanās bija nonākusi jau jaunā atbildīgākā līmenī. 86. gadā bija nodibināta Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa Helsinki 86, 87. gadā sāka iznākt žurnāls Avots, februārī tika dibināts Vides aizsardzības klubs, un viena no šādām pašorganizēšanās formām bija Latvijas kultūras fonds, ko tā paša 87. gada aprīlī dibināja kā Padomju kultūras fonda Latvijas republikānisko nodaļu, tomēr ar savu diezgan patstāvīgu programmu. Un dibināšanas konferencē par fonda valdes priekšsēdētāju, kā zinām, ievēlēja Imantu Ziedoni kā vienu no spilgtākajiem jauno laiku vēstnešiem dzējā un darbos. Un pašu organizāciju arī neformāli dēvēja par Ziedoņa fondu. Par viņu ir rakstījis gan Jānis Stradiņš par šo fondu, un es tagad jau tuvojos jau nobeigumam. Šajā te fondā diezgan pašsaprotami bija Ziedoņa uzaicinājums grupai Rasa iekļauties Latvijas kultūras fondā. Un šīs te sadarbības ar Latvijas kultūras fonda sākumu bezskaislīgi fiksē Latvijas kultūras fonda kronika, kurā ir teikts tā, ka 27. maijā noklausās vadītā ansambļa iekļaušana Latvijas kultūras fondā. Starp citu, eksperts bija klātesošais muzikologs Arnolds Klotiņš, kurš pozitīvi rekomendēja Rasas iekļaušanu šajā te fondā, un tālāk arī koncertēšana. Un lūk, šī te gan panbaltiskās sajūtas kulminācija bija lielā mērā pateicoties tieši šim te dziedājumam. Es tev savu dvēseli atveru māsu, varbūt arī mazlietiņ, lai ieskanās.
pamatā uz viena toņa, kas diezgan bija tajā 5 dziesmu ciklā dominējošais muzikālās izteiksmes veids. Nu, un nobeidzot varētu teikt, es pieminēšu tikai to, ka šis te rases mantojums un, protams, arī ar visu Ziedoņa klātbūtni tur ir šobrīd jau top vienā publikācijā, kur te mēs redzam jau šīs te topošās publikācijas vākus. Un nobeidzot varētu teikt tā, ka vēl ar Ziedoni ir bijušas arī citas ļoti iedvesmojušas tikšanās, tostarp, piemēram, veidojot baltu kultūrai veltītu izstādi, vismaz šīs izstādes koncepciju, bet nu tā jau ir cita saruna un šo es nevaru šeit pat iezīmēt. Jā. Paldies, Valdi. Jautājums mēs atstāsim beigu daļai šīs te sekcijas. Tagad turpināsim tālāk uzklausīt runātājus, un otrā būs Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante Rita Brauka ar tiešām ļoti aizraujošu tēmu. Paldies, ka esi piekritusi par šo mums pastāstīt no sava arī šī topošā promocijas darba. Jā, pirmkārt, paldies Jānim par uzaicinājumu, par ierosmi piedalīties šeit brīnišķīgā pasākumā. Pretējā gadījumā mums tā kā nerastos asociācijas, kas savā vidusmēra zināšanām, kas Ziedoņa daļradas varētu iekļauties, bet kopumā, jā, strādājot pie materiāla, nonācu pie tēzēm, kas tiešām man ierosināja un arī izveidoja šo kopējo līniju, kā veidosies mans stāstījums. Un tātad, Gobelēnu gadsimts. Šī vārdu salikuma autors ir Imants Ziedonis. Pirmajā brīdī varētu šķist, kāds varētu būt pamats literātam Imantam Ziedonim nāk klajā ar masīvu vizuālai mākslai piederošu jēdzību. Atslēgas vārds un atminējuma pavadiena sākums šai gadījumā ir gadsimts jeb laikmets, precīzāk 20. gadsimta otrā puse. Un mana priekšlasījuma mērķis ir pievērsties Imanta Ziedoņa personībai, iezīmējot autoru vietu 20. gadsimta otrās puses Latvijas kultūras kartē laikā, kad Latvijā savu uzplaukumu piedzīvoja jauna vizuālās mākslas forma – laikmetīgais gobelēns. Imanta Ziedoņa vārds sasaistē ar jēdzienu gobelēns nav mākslīgi radīta konstrukcija, un pamatojums tam atklājums gan Ziedoņa atstātajā literārajā mantojumā, gan to mākslinieku biogrāfijās un radošajā darbā, kam bijusi nozīmīga loma Gobelēnu mākslas attīstībā. Pirmkārt šai ziņā, protams, jāatzīmē tekstilmākslinieces keramiķis Rudolfs Heinrāds, un ne tikai kā neapstrīdams tekstilmākslas nozares līderis, pateicoties par radošajiem pedagoģiskajiem mērķiem, Gobelēnu māksla Latvijā padomju gados piedzīvoja vērienīgu attīstību, kā saturiskās koncepcijas nostādītājs, kā rezultātā šī visnotaļ realistiski risināt attēlojumu atbalstošā vizuālās izteiksmes forma, kam būtu pa spēkam jebkādi sociālistiski sižeti, ieguva liriskas poēzijas un nosacīta simboliskas izteiksmes piesātināti ievies. Heinrāds skolas Gobelēnu mākslinieku vidū īpaši uzmanību pievēršam māksliniecei Ingai Stuiņai. Tieši šīs mākslinieces audumā Ziedoņa tēls ir iejausts kā neatņemama Gobelēnu gadsimta daļa. Jāatzīmē, ka Imanta Ziedoņa literārās darbības sākuma posma nozīmīgākie datumi sakrīt ar Gobelēnu mākslas attīstībai svarīgiem pagrieziena punktiem. Tā, piemēram, 1961. gadā tiek izdots pirmais Imanta Ziedoņa dzējoļu krājums Zemes un sapņu smilts. Savukārt Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijā darbu sāk 3 jaunas nodaļas, to vidū tekstilmākslas nodaļa, ko vadīt tika uzaicināts Rudolfs Heinrāds. 60. gadu otrajā pusē Imants Ziedonis strādā pie Kurzemītes pirmās grāmatas, kas tiek pabeigta 1968. gadā. Šīs daļas saturā saikne ar Gobelēnu mākslā noritošajām aktivitātēm nav vērojama. Toties 1974. gadā izdotāja grāmatas turpinājumā jau skaidri iezīmējas Gobelēnu gadsimta notikumu fonds. Ziedonis plaši pievēršas kultūras un mākslas eksistences iespējām un pieejamībai lauka apvidū, īpaši akcentējot aušanas mākslu, kultūrvides saglabāšanas un attīstīšanas problēmām. Rodas jautājums, kādēļ radusies šāda pastiprināta interese. Jāsaka,
ka izskaidrojums kļūst acīm redzams, ja tuvāk izpēta situāciju gobelēnu mākslā starp pirmās un otrās grāmatas izdošanu. Laika posms no 1968. gada, kad tika pabeigta pirmā Kurzemītes grāmata, līdz 1977. gadam, kad tika izdota tās otrās daļa, iezīmē būtiskus, lielā mērā izšķirošus notikumus gobelēnu mākslas attīstībā Latvijā. Minēšu galvenos no tiem. 1967. un 68. gadā Latvijas Mākslas akadēmija pabeidza pirmie augstāko profesionālo izglītību ieguvušie tekstilmākslinieki, pirmie Rudolfa Heimrāta skolnieki, kas turpmākās 10 gadus noteiks nozares virzību un attīstības tendences. To vidū īpaši izceļam Edīta Pals-Vīgnere, Aija Baumane, Aina Muze, Ilma Austriņa. Rudolfa Heimrāta atklāts un virzīts, gobelēns kļūst par vadošo tekstilmākslas formu. Kā redzams no šiem 60. gadu nogalē austajiem piemēriem, sākotnēji gobelēnu tēlveidē māksliniekus interesēja tēla salīdzinoši realistisks atveids, klasiski gluda auduma tehnika un sižetā balstīta kompozīcija. 1969. gads ir vērtējums kā pagrieziena punkts Latvijas tekstilmākslas un domāšanā. Šī gada sākumā Rīgā tika izstādīta poļu laikmetīgā tekstilmāksla. 60. gadu sākumā tā laika tekstilmākslas nozarei svarīgākajās starptautiskajās gobelēnu mākslas izstādēs Lozannā poļu mākslinieki nāca klajā ar jaunu autoru izpildījumā balstītu gobelēnu formu. Šo pieeju iesāka apzīmēt kā poļu skolu. Par vadošo poļu mākslinieci izvirzījās Magdalēna Abakanoviča. Dažādo tekstīliju vidū Rīgā bija apskatāms arī Abakanovičas gobelēns Desdemona. Latvijas māksliniekus satrieca jaunās iepriekš neapjaustās gobelēnu tēlainās izteiksmes iespējas, īpaši materialitātes iespējas un monumentālo izbēru spēcīgi ietekmējošā emocionālā iedarbība. Pēc šīs izstādes, piemēram, Edīta Pals-Vīgnere pievērsās nosacīti risinātiem lielformāta gobelēniem, aužot stāvstellēs, ko šim mērķim uzkonstruēja mākslinieces tēvs. Sākot ar 1970. gadu, gobelēnu izmēri izteikti pieaug, dažādojās to tēlainā izteiksme, palielinājās materialitātes un tehnisko variāciju nozīme. 1971. gadā Aija Baumane izstāda pirmo telpisko, jeb sienas plaknei nepiesaistīto gobelēnu Meža māku. Ruta Bogustova beidzot Mākslas akadēmija diplomdarbā izstrādā telpisko objektu dzintars. Gobelēni kļūst par lietišķās mākslas izstāžu galveno notikumu. Monumentalitāte un materialitātes izcēlums izvirzās par galveno tēlainās ekspresijas rīku. Tāds piemērs ir Rudolfa Heimrāta garbāšu tehnika austais gobelēns Zemgale ar izmēriem 4 x 3 metri. 1971. gadā tika organizēta pirmā vissavienības mēroga izstāde, kas bija veltīta tieši gobelēnam. Padomju gobelēns 1 norisinājās Maskavā izstāžu centrā Manēža. Gobelēns visdažādākajās tā izpausmēs kļuva par padomu mākslas kopainas aktīvu un pieprasītu sastāvdaļu. 1972. gadā gobelēns sāk parādīties interjeru noformējumos. Tāds piemērs ir Edītas Pals-Vīgneres izstrādātās gobelēnu formas ar nosaukumu Jūras dzelme, viesnīcas Daugava bāra interjeram. Un, protams, nevar nepieminēt Rudolfa Heimrāta apausto kafejnīcu Ļeņingrada, kas atradās projektēšanas institūta telpās 2. un 3. stāvā, kas mūsdienās ir ēka Raiņa bulvāra un Krišjāna Barona ielas stūrī. Šo objektu plaši apsprieda, par to rakstīja un vērtēja sevišķi atzinīgi, piemēram, arhitekts Ivarts Strautmanis žurnālā Zvaigzne raksta, kā arī Rīgā beidzot ir Ļeņingrada. Par īpaši veiksmīgi tika uzskatīts telpas iekārtojuma organizēšana ar unikālo austo tekstīliju palīdzību. Tās ne tikai dekorēja, bet darbojās kā telpu konstruējošs interjera elements. 1974. gads ir uzskatāms par kulminācijas punktu gobelēnu mākslas uzplaukuma līknē. Šajā gadā notika Rudolfa Heimrāta pirmā personāla izstāde. Šeit redzams izstādes skats ar gobelēnu Jāņa Kalna tauriņu, kas publicēts uz žurnāla Padomu Latvijas sieviete vāka. 1974. gadā Rīgā norisinājās otrā vissavienības mēroga gobelēnu izstāde Padomju gobelēns 2 un pirmais starptautiskais gobelēnu mākslinieku simpozijas. Par šo notikumu norises vietu Rīga netika izraudzīta nejauši, bet gan novērtējot Latvijas gobelēnu mākslinieku vadošās pozīcijas nozares sniegumā. Un tā, atgriežoties pie aprakstītajiem notikumiem Ziedoņa Kurzemītes 2. grāmatā, mēs lasām. Un kamēr laukos šodienas lielražošanas laukos nebūs cilvēki, kas piedāvās padomu un iespējas, kā radoši piepildīt brīvo laiku, tikmēr tautas mākslu centri glābsies pilsētā, tur, piemēram, aušanas māksla dzīvos blakus ar moderno gobelēna tehniku.
līdz to kultūras politika atvedīs atpakaļ laukos. Savukārt Nīkrātas skolā izstādīti Mākslas akadēmijas diplomantu darbi. Pēc izstādes viens gobelēns te palicis bezmaksas lietošanā, skatīšanai, baudīšanai, bet vispirms pierašanai. Ziedonis arī ierosina, ka ēkas, kuras neatrodas uz lauksaimniecībā izmantojamas zemes, sevišķi, ja tās atrodas skaistās vietās un ūdeņu tūmā, vajag pārdot vai vienkārši ar valdes lēmumu atdāvināt māksliniekiem, lektoriem, zinātniekiem, kas ar savu klātbūtni, kaut vai tikai vasarās atvaļinājuma laikā varētu bagātināt kultūras vidu laukos. Tā būtu savstarpēji pretīm nākšana. Un min direktora Reikmaņa piemēru. Direktors Reikmaņs ir tālredzīgs cilvēks. Viņam ar māksliniekiem ir tāds kā savstarpējas palīdzības līgums. Tās pilis viņas jau nav arī kas nojauts. Viņas vai nu sabruks vai stāvēs. Kāpēc gan viņās neļaut māksliniekiem dzīvot? Pievēršoties Kuldīgas rajonam, Ziedonis raksta, ka Ventas krasts ir varens skaists un iedvesmojošs. Tas ir kapitāls, ko vietējie mākslinieki paši nemaz nenovērtē. Labējo krastu no Kuldīgas šosejas līdz Abavas ietekai Kolkos tagad atdevis mežsaimniecībai. Te celt turistiem nekad ne par ko. Un turpat Ziedonis atzīmē, ka īsta skaistuma cienītāji šo kluso nostūri ir jau atraduši. Tur aiz tiem ozoliem vasarām dzīvo Heimrāds, mūsu gobelēnu Heimrāds, kā kādreiz Tepiķu madarbnieks. Viņš te akumulē sevī krāsas, kompozīcijas, struktūras, faktūras un ko vēl visu ne. Ziedoni neinteresē Žaklīna Kenedija, bet interesē, vai tur to lielo mežsargmāju, kas melno tur ozolos, vakara saule logos blāzmodama, tā viņas arī sauc, blāzmas, var uzdāvināt kādam slavenam republikas korim. Tās taču ir tukšas un nu pat pamestas. Šeit jāpiezīmē, ka pēc rakstītā spriežot, Ziedonis gan zinājis par Heimrāda saistību ar šo pusi, bet tikai aptuveni. Tieši blāzmu mājas, kur vajadzēja izmitināt kori, bija Heimrāda izraudzīta apmešanās vieta. Blāzmās ir austs gobelēns līgo. Tā kompozīcijā ar mērķtiecīgu precizitāti ir attēlot māju apkārtnes ainavu. Augšpusē redzami blāzmu māju silueti, bet centrālajā daļā Ventas ielejas reliefs. Kā Heimrāds pats atzīmējis, audis uz vietas, lai labāk iejustos atveidojamajā tēlā. 1978. gada Jāņus Ziedonis ar sievu svinējuši kopā ar Heimrātiem blāzmās. Par to liecina arī ieraksts dāvinātajā Epifānija krājumā. Mārtiņš Heimrāds, Rudolfa Heimrāta dēls, stāsta arī, ka kara laikā, kad dzejnieks ar savu domu biedru grupu apbraukāja Latviju attīgdams ozolus, viņš bija iegriezies arī Kuldīgas pusē. Tajā reizē mēs blāzmās nebijām, un par šo akciju neko nezinājām. Tikai pēc tam grāmatā izlasījām, ka ozola apkārtne iztīrīta un ozols nosaukts par gobelēnu ozolu. Pa to laiku 1977. gadā tekstilmākslas nodaļu absolvē tekstilmāksliniece Inga Skuiņa ar gobelēnu Kurzemes baroks. Par sava radošā darba sākumu māksliniece stāsta. Es piedzimu pilsētniekiem. Mana bērnība un 11 gadi pagāja lielu personību sabiedrībā. Rakstnieki, mākslinieki, mūziķi. Mans vīrs, tēlnieks Juris Zihmanis, man iemācīja laukus un dabu. Tas bija kas šķīsts, neizdomāts, nesamāklots, īsts. Beidzot akadēmiju nopirkām lauku māju, jo vajadzēja darbnīcu. Varu teikt, ka jaunatklāsmes sajūsma ir pamatā visiem maniem darbiem, sākot ar pirmo lielo gobelēnu Labā zeme. Manu tēmu loks ir mana dzīve, mans laiks, mana izpratne par lietām un norisēm, mana vērtību sistēma. Savā sajūsmā, vai tas būtu šeit vai ārzemēs, taču gribas dalīties. Un dabas klusinātajās norisēs labi raisās domas. Arī ar tām gribas dalīties. Savos darbos neko citu neesmu audus, nekādas sadomātas konstrukcijas, tikai domas un sajūtas, ko cilvēks piedzīvo klusumā, ko saka iekšējā balss. 1980. gadā Skuiņa noauž gobelēnu gaismas vārtu. Māksliniece stāsta. Svinējām Jāņus laukos brīdī, kad gaisma ar tumsu ir līdzsvarā, ugunskura dūmi stīdz debesīs pie dažām spožākajām zvaigznēm, nesot sveikas visumam, dziedājām, domāja par tautas dziesmām, kā tās radušās, kā izplatījušās, izkristalizējušās, par paaudzēm, kas te dziedājušas pirms mums, un tiem, kas dziedam tagad. Pie ugunskura mūsu silueta. Es,
mans vīrs Juris Zihmanis, tēvs Zigmunds Skuiņš, mana māmiņa, radi kaimiņi. Ziedonis togad neatbrauca. Mēs viņu izjutām kā mirkļa neatņemamu sastāvdaļu. Tāpēc viņš televizora ekrānā. Visiem, kas to novērtē. Imants ar Ausmu vairāk kārt ciemojušies Eglītēs, vecuma galā Skuiņš ar Ziedoni ilgstoši sarakstījās. Nu, piemēram, no rakstītā. Skuiņš. Tavs cilvēku centriskums darbojas ar uzdevumu humanizēt evolūciju domās, vārdos un darbos. Tu esi trubadūrs, kas piedāvā savu sistēmu. Un Ziedonis atbild. Sistēmas apjautai jābūt. Hierarhiskās sistēmas apjautai, godbijībai, pret augstāku intelekta, goda, cieņas, bijības sajūtai. Tās visas ir sistēmas lietas. Ja tu to neapjaut, tev nav bijības ne pret ko. Ja sistēma apjautis vari būt brīvs mākslinieks, tā ir klase. Ingai Skuiņai, rakstot no Krimas, Ziedonis novēlējas. Ingai, visādā palikšanā un izdomās, kosmopolitiski un mājsaimnieciski, no ekoloģiskās nāves nebaidoties, ticot gobelēnu gadsimtam, steļu konstelācijai un stellai veris. Tas, kam ticēja Imants Ziedonis, ir palicis 20. gadsimtā, kas no šī brīža laika atkāps raugoties, pilnā mērā apzīmējums kā gobelēnu gadsimts. Kā aizritējušās spozmes atbalsts, gobelēnu laiku pa laikam parādās tekstilmākslinieku izstādēs, vēl retāk sabiedriskajā interjerā. Gobelēnu gadsimta liecības noglabātas muzeja krātuvi Tumsa. Pamazām izdziest Heimrāta aizdegtā, steļu zvaigznāja pēdējās zvaigznes. Paliek cerība tam, ko iespējams nesīs pavasara zvaigzne. Un sirsnīgi pateicoties materiāla tapšanā Mārtiņam Heimrātam, Ingai Skuiņai un Jurim Zihmanim. Paldies Ritai Brokai par tik ļoti negaidītu, bet tik bagātīgu un jēgpilnu perspektīvu Ziedoņa pētniecībā arī sasaistē ar tekstilmākslu. Tiešām paldies. Turpinājumā pie dageriem un ar prieku aicinu savu labu kolēģi Jāni Ogu, institūta pētnieku, un tad tu par tiem dageriem. Labdien visi domu biedri, man tiešām milzīgs prieks jūs šodien satikt, un tāda sajūta, ka tiešām ne par pašu Ziedoni mums kādam ir jāstāst, un vismazāk cits citam, bet arī par lietām un dažādiem notikumiem, kurus viņš ir inicijējis, arī nav tuvāk jāpaskaidro, bet tikai jāiet dziļumā. Un ļoti līdzīgi tā ir ar dageriem. Es jums nestāstīšu, kas ir dageri, mēs visi to zinām, bet šim priekšlasījumam es esmu licis tādu apakšvirsrakstu kā Imants Ziedonis ilgstošs sociālās grupas līderis un virzītājs spēks, un mēģināšu pavisam īsi paraudzīties uz to, kā šo fenomenu, kas pietiekami plaši jau līdz šim ir pētīts, mēs varētu vērst dziļumā un plašumā un paraudzīties uz to vēlreiz. Pirmais jautājums ir, vai dageri ir pagātnes fenomens un tā arī būtu pētāms, vai dižkoku atbrīvošanas kustība vispār ir un būtu iespējama mūsdienās. Un es piedāvātu palūkoties uz to no 3 dažādiem skatpunktiem. Pirmais būtu laikmets, kas lielā mērā sasaucas arī ar Gustava Strengas pieminēto, bet, manuprāt, diezgan diskutablo vērtējumu par Ziedoni kā tieši padomju, Latvijas dzejnieku un fenomenu. Nākamais aspekts ir biogrāfija un daļrade, paša Imanta Ziedoņa, kā dageru kustības centra biogrāfija un daļrade, ar kādiem viņa biogrāfijas un daļrades punktiem krustojas dižkoku atbrīvošanas kustība, bet tikpat svarīgi, un ja ne pats svarīgāk, arī šīs kustības dalībnieku darbi un biogrāfijas, Ziedonis kā visums, ap kuru pulcējas zvaigznājas un visdažādākie cilvēki, nebūt ne domu biedri, bet tie, kuru intelektuālo kapacitāti Imants Ziedonis novērtē. Un visbeidzot trešais, kur ceļo šīs grupas idejas, un cik tālu ceļo un cik ilgi, un vai tas notiek joprojām,
ne tikai literatūrā, bet kultūrā vispār, politikā, arī nācijas politikas un kultūra politikas dokumentos līdz pat mūsdienām. Un, kā mēs labi zinām, un jau arī ir uzsvērts šodien diskusijā, un man prieks, ka mēs varam atsaukties jau cits uz citu, gan uz runāto, gan uz to, kas vēl tikai tiks runāts, šī kustība ietvēra ne tikai diškoku atbrīvošanu, ne tikai ainavas sakopšanu un personību izcelšanu, bet arī piemiņas zīmju veidošanu un novietošanu Latvijas ainavā un šo vērtību noskaidrošanu vispirmām kārtām pašiem sev. Un Ziedoņa vārdiem runājot, tā bija primāri domāšana, darbošanās nācijas interešu vārdā. Un, kā jau es minēju, man tiešām liels prieks, ka šī kustība ir ļoti precīzi un savlaicīgi dokumentēta. Tās ir gan grāmatas, sākot jau ar Imanta Ziedoņa paša Tu te patās, kas ir sarakstīta 91. gadā un iznākusi 92. ļoti uz karstām Latvijas neatkarības atgūšanas pēdām. Intervijas ar laika biedriem, ar kustības dalībniekiem, par ko liels paldies ir Fondam Viegli un Ziedoņa muzejam, un arī pašiem laika biedriem un kustības dalībniekiem, no kuriem vairāk ir arī šodien mūsu vidū, īpaši sveiciens Anitei Jansonai Zirnītei un klātnēsošai Ilzai Strengai. Manuskripti, grāmatas, grupu pieraksti ir rodami arī Rakstniecības mūzikas muzejā un citos krājumos. Bet man liekas, ka zem tā visa, kas jau ir apkopots, slēpjas vēl kaut kas dziļāk, un tas būtu mūsu turpmākais darbs. Un paša Ziedoņa vārdiem jautājot rakstu ievadā 98. gadā, viņš prasa, kas tie daļi tādi īsteni bijuši. Taču ne jau slīmesti un saules brāļi, bet nopietni ņemami cilvēki. Tāda arī gribam palikt lasītāju apziņā. Mazs fragmentiņš Latvijas zaļo vēsturē. Maza, lai gan sevī komfortabla, tomēr pretošanās kustībiņa. Arī jauna pašdarbības veida pieteicēji. Šeit arī tātad Tu te patās un rakstu 10. sējums. Un pirms pievērsties tālāk un varbūt nemēģinot arī definēt Ziedoņa un viņa sociālās grupas ietekmes lauku, es gribētu uzsvērt un pieminēt arī to, ka viņa laika biedri un kolēģi, Belševics, Vācietis, Kujenieks un Bērziņš, dažādos laika posmos arī apvienoja spēcīgas literārās grupas, tāpēc es nebūtu neapgalvoju, ka Ziedonis bija tas pirmais un vienīgais, kurš turēja kopā domu biedrus, tomēr šīs vairāk turējās pie kultūras jomas, pie profesionālajām interesēm, savukārt Ziedoņa domu biedru loks bija daudz plašāks kultūras personību un dažādu profesionāļu loks. Un Dageru kustība ir arī unikāla un svarīga ar to, ka tās būtiskums faktiski ir neapstrīdams. Mēs nediskutējam par to, vai tas bija vai nebija svarīgi. Un arī par ļoti savlaicīgiem un precīziem laika biedru vērtējumiem, kas, manuprāt, var palīdzēt izdarīt arī jaunus secinājumus, par ko paldies Mārtiņam Kaprānam par īso repliku Facebookā. Un pavisam nedaudz Intu Čaklā par Tu te patās paudžu darbu un nedarbu spogulis, kurā lūkojoties var ieraudzīt pats savu seju. 70. un 80. gadu depresijas un lauku bojājas gaisotnē Dagera grupa, ja ne vairāk, tad uzturējusi sevi asinssaiti ar zemi un tās pagātni. Citāta beigas. Un man liekas, ka šis aizkustinošais un iejūtīgais apgalvojums arī raksturo lielas Latvijas sabiedrības daļas saskarsmi ar Ziedoni, kas tika apliecināts dzejnieka jubilejas pasākumos šā gada maijā, ne mudināmi, ne velkami un stumjami, bet no savas izglītības, no savas pieredzes nākoši līdzdalības pasākumi. Turpinot Ritas minēto par Zigmunda Skujiņa un Ziedoņa saraksti, pavisam īsi no Skujiņa vēstules Ziedonim 2011. gada aprīlī, citēju, Imant, pirms ķēros vēstuli rakstīt tev, pabeidzu garāku rakstu Zinātņu akadēmijas 2 vai 3 grāmatu izdevumam par Latvijas un latviešu nākotni. Par šīm lietām esmu daudz domājis. Raksta turpinājums varētu būt tāds. Latvijai bijuši 2 laimīgi laiki,
kad mūsu tauta patiešām darbojusies saliedēt kopīgiem mērķiem, savās interesēs un ticēdam rītdienai. Replika varbūt negaidīta arī no Skuiņa. Turpinu. Kārļa Ulmaņa laiks un Imanta Ziedoņa laiks. Ar pēdējo es domāju laiku, kad tavā vadībā darbojās kultūras fonds un vadošais ideju un rīcības centrs atradās Morberga namā iepratim Basteikalnam. Tas, ko tagad apgavilē un sauc par atmodu, jau ir citu gurmānu vārīta biesputra. Sākums tai biesputrai, kas vārās arī tagad. Citāta beigas. Un visbeidzot, Ziedoņa atbildes Skuiņam 11. gada oktobrī. Nesen Upīšu muzejā sanāca kopā mani daģi, koku grupa. Neticami daudz 40 cilvēki. Sajūta, ka viņi visi vēl pie manis turas, bet pagājuši ir vairāki gadu desmiti, kopš mēs aktīvi strādājām. Izaugušas vairākas paaudzes. Likās, cilvēki ir sapratuši, ko esam darījuši. Runājām arī par politiku, bet galvenais jāturas kopā, kaut vai daģiem kā mazai grupiņai. Pat viena partija ir par daudz, kur nu vēl līdz vienotai Latvijai. Citāta beigas. Pavisam īsi pieskaroties metodoloģijai, es gribētu uzsvērt, ka šajā gadījumā pētot padziļināti dagerus, mēs varam balstīt šo metodoloģiju uz posttotalitāro pieeju, uz sociālām grupām un arī slavenībām, kur sīkāk es šeit tam nevaru pievērsties. Es gribu tikai pieminēt lietuviešu zinātnieka Viļus Ivanauska teikto savā pētījumā par Lietuvas rakstnieku savienību, ka šī pieeja dod ieskatu interešu grupās un ļauj analizēt sabiedrības un režīma mijiedarbības dinamiku. Koncentrēšanās uz grupām, gan literārajām, gan sociālajām, noved mūs pie sociālā tīkla, sociālās struktūras, ko veido dalībnieku kopums, piemēram, indivīdi, grupas vai organizācijas un attiecības starp šiem dalībniekiem. Mēs zinām visi Imanta Ziedoņa biogrāfiju, bet arī izceļot dažus būtiskus aspektus, te ir jāsaprot, kas ir Ziedonis 76. gadā, kad veidojas Dageru grupa. Te ir minēts gan rokstārs, gan augsti atzīts režīma un lasītāju cienīts un mīlēts dzejnieks, kurš raksta un lasa starp rindām, bet jāatceras, ka viņš par komunistiskās partijas biedru kļūst jau 64. gadā un kopš tā laika oficiāli rekomendējis uzņemšanai partijā vairākus savus kolēģus, tā skaitā dzejnieci Māru Zālīti, un kā pozitīvu piemēru viņš nenoliedzami veicināja arī Rakstnieku savienības kompartijas organizācijas uztveri kā domu biedru grupu. Un Ziedonis piedalījās atmodas kustībā, arī tad ir 2 sasaukumu augstākās padomes deputāts un arī viens no tiem, kas balso par deklarāciju par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Un 89. gadā viņš ir, kā jau minēts, viens no kultūras fonda dibinātājiem un tā priekšsēdētājs. Un sociāla politiskā apritē iesaistās arī 90. gados, 97. gadā kļūstot par ministra prezidenta Guntara Krasta padomnieku kultūras nacionālās identitātes un citos jautājumos vadījis arī Latvijas institūtu. Un man gribētos apgalvot, ka tieši šādi šīs idejas, ja mēs tās pētītu, kur tās nonāk katra individuālā, ne tikai Ziedoņa, bet katra individuālā Dageru grupas vadītāja dzīvē, mēs saprastu, ka tās turpinās gan Saeimā, gan ministru kabinetā, arī politiskajā partijā Jaunais laiks, laikrakstā Diena, valsts prezidenta Egīla Levita birojā un daudz kur citur. Jo Dageri, lai arī varbūt pārtrauc un arvien mazāk dodas konkrētos izbraukumos, bet darbojas aktīvi 90. gados un arī mūsdienās kultūrā, politikā, diplomātijā, lai mēs minam tikai vienu Pēteru Bankovski, Andri Buiķi, Kasparu Dimiteru, pietiekam pretrunīgas personas no mūsdienu skatu punktu, Guntu Eniņu, Sarmītu Ēlerti, Jāni Gaigalu, Guntu Pakalnu, Ilzi Strengu, Māru Zālīti, Pēteru Zirnīti, Annu Žīguru, Laimu Žurginu un daudz citus. Un arī fantastiski iespēja paver mums pētīt šīs Dageru un paša Ziedoņa attiecības ar visdažādākajām organizācijām, sākot ar ļoti labvēlīgiem mežsaimniecības ministrijas darbiniekiem, valsts uzņēmuma Silava, dažādiem
zinātniekiem un meža speciālistiem, agronomiem, skolotājiem, kuri ne visi ir dombiedri un ne visi skaidri zina, kā tajā brīdī ar Ziedoni un viņa dombiedriem ir jādarbojas un jāsadarbojas. Un, protams, arī Gustavu minēto valsts drošības komitejas klātbūtni, par kuru mums ir jārunā un par kuru mēs nevaram nerunāt. Vēl viens būtisks aspekts noteikti ir Ziedoņa publicistika, kas gan būs citas prezentācijas un raksta uzmanības centrā, taču to ir uzsvēruši gan Aivars Kļavis, gan arī Ziedonis pats, sakot jau 72. gadā, ka viņa prāt dokumentālie žanri ir līdzvērtīgi, līdztiesīgi citiem prozas žanriem organiski līdzaugoši. Un pavisam īsi secinot, ka Ziedonis aizsāka un īstenoja sabiedrisku darbību, iesaistot kolēģus, laika biedrus un plašāku sabiedrību, gan oficiāla amata ieņemšanas laikā, gan ārpus tā, un par to liecina arhīvu dokumenti un laika biedru atmiņas. Šeit arī daži attēli no šiem tu te patās pirmmateriāliem, gan Dageru grupas grāmatām, un kuras nebūtu ne visas pilnā apjomā Ziedonis ir izmantojis grāmatā tu te patās, tie arī vēl būtu pētāmi. Un rādot piemēru, arī kā komunistiskās partijas biedram, arī izmantojot savu talantu un privilēģijas un vienojot kopīgās aktivitātēs okupācijas apstākļos, Ziedonis mudināja domāt un ticēt uzticamu domu biedru loku iespējamībai, tādējādi realizējot idejas vai aizstāvot vērtības, kas nebija aizliegtas, bet tai pašā laikā arī nebija oficiāli atļautas, piemēram, sakari ar latviešu sabiedrību un trimdas rakstniekiem, mazāk, protams, Dageru grupā, bet arī šī tēma, protams, tur tika skarta diškoku glābšanas iespējamībai un rūpēm par nācijas interesēm. Paldies par uzmanību un lai brīnišķīgs konferences turpinājums. Man būs viens jautājums. Brīnišķīgi šodien Baiba Rubes izstāstīja par to, kā viņi cīnījās par to, lai Imants Ziedonis vismaz tiktu ievērots no Nobela prēmijas. Un es atceros savus sarunas ar Ziedonu, un viņš teica, ka viņam kāds esot zvanījis no Zviedrijas un prasījis, Ziedoņa kungs, vai jūs negribētu būt mazliet disidentiskāks? Un viņš teica, ja viņi ir tik stulbi, ka nesaprot, ka Dageri bija disidendisms, tad man to Nobelu nevajag. Kā jūs domājat, vai Dageri bija pretošanās kustība? Ziedonis pats tajā citātā, ko es minēju, ir nosaucis to par mazu pretošanās kustībiņu. Es domāju, ka noteikti kādas izpausmes tajā ir secināmas un atrodamas. Ne kustība kopumā, jo kustība bija legāla, lai arī nevēlama, bet kā jau mēs arī esam savulaik runājuši privāti, tad kaut vai Dageru referāti un diskusijas šajās vakara kopā sēdēšanās vien būtu atsevišķs izpētes objekts, kurš atļāvās runāt, atļāvās stāstīt citiem, un kā šīs sarunas ir ietekmējušas to, kas pēc tam ir publicēts, uzausts, uzfilmēts. Tā ir svarīga lieta. Un arī Pēters Zirnīša klātbūtne lielā mērā. Paldies, Jāni. Droši vien, ka šīs attiecības starp konformismu, kolaborāciju un Ziedoņu principiem ir vēl risināmas, un risinām tas arī notiek. Jā, tāpēc arī nākošais referāts un referents Toms Zariņš, vēsturnieks, ar savu priekšlasījumu, ar jau ārkārtīgi aizraujošu un intriģējošu nosaukumu, parādīs, ko var izlasīt dokumentos un kā to var interpretēt. Jā, Tom, droši nāc. Maza piebilde tiešraides skatītājiem un arī atvainošanās. Te ir kādas interneta palaidnības ik pa laikam, bet ticiet man, viss ir nofilmēts un viss būs pieejams pēcāk arī dažādos kontos un visi referāti būs skatāmi pilnā versijā. Cienītās dāmas, godātie kungi, Evai, paldies par uzaicinājumu. Priekšēt būt. Mazliet, perspektīva varbūt no tādas cietās vēstures puses un būs daudz citātu.
būs daudz arī jālasa. Un arī mazliet kā turpinājums varbūt tam, ko Gustavs iezīmēja, un kas jau te arī nu pat pēdējā uzrunā parādījās, par tām robežām un par pretošanās sarežģītību. Šeit arī tāda ļoti neparasta neliela epizode. Par 60. gadiem nosaukumu jūs redzat. Un par televīzijas raidījumu, ko sola mūsu dzejnieki, ar to vajadzētu droši vien sākt. Kas tas ir par stāstu, kas par nenotikušu raidījumu. Ļoti īsā formā, ļoti labi par to ir uzrakstījis Gunārs Priede savā dienas grāmatā 69. gada 30. septembrī, tā ir tā pati diena. Viņš raksta, citēju, televīzijas programmu 22.20, ko sola mūsu dzejnieki. TV ekrānā turpretīm redzamas Milānas solistes un skan ārijas no Verdi operām. Piezvanīja Ojāram un solidarizējušies Rimandu Ziedoni, kam šorīt pasacīts, ka viņš tajā raidījumā nepiedalīsies. Visi sapulcējušies studijā, bet tā kā Ziedoņi patiešām nav bijis, pateikušies tehniskiem darbiniekiem par pūlēm un aizgājuši mājās. Un pareizi. Lūk. Kas bija paredzēts šajā raidījumā? Šajā raidījumā bija plānota 6 dzejnieku, proti Lijas Brīdekas, Dainas Avotiņas, Ārijas Elksnes, Ojāra Vācieša, Imanta Ziedoņa un Laimoņa Vādzemnieka dzejslasījumi, kā arī saruna par viņu radošās darbības plāniem. Un, diemžēl šī raidījuma scenārijs nav saglabājies, skaidrs arī, ja tas nav noticis, tad es tur izmeklējos un domāju, ka varbūt kaut kur, bet tomēr nē. Taču, ko var secināt no citiem avotiem, mēs secinām, ka raidījumā bija paredzēti 7 Imanta Ziedoņa dzejoļi, un tas, ko mēs varam redzēt, ir tas, ka bija paredzēts 1968. gadā sarakstītais cikls 4 dziesmas, kur jūs varat arī izlasīt, jo tas ir 71. gadā publicēts dzejoļu krājumā Kā svece deg. Vēl mazliet par raidījumu norisi, lai būtu skaidrāks, kas sekos pēc tam. Šis ir no LKPCK kultūras nodaļas vadītāja Aivara Gora, kas bija nu pat tajā amatā stājies, tāda kā paskaidrojuma vienā no sēdēm, kas ir noticis, tas ir viņa citāts. Citēju, studijai iesniegtie dzejoļi nebija izlasīti mākslas raidījuma galvenajā redakcijā, tātad atbildīgajā redakcijā, un neizgāja noteikto materiālu apstiprināšanas kārtību. Šeit ir domāta Glavļeta atļaujas iegūšana, jeb cenzūras atļaujas iegūšana. Un par spīti tam 30. septembra rītā televīzijas studijā tika noturēts raidījuma mēģinājums ar visu dzejnieku piedalīšanos. Citāta beigas. Sarežģījums sākās, kad dzejoļi tika parādīti radioraidījumu un televīzijas komitejas priekšsēdētājiem. Tā nav normāla prakse, taču visticamāk bija tā, ka tā tik vēlu tika ievilkts šī saskaņošana, un arī šis redaktors, kas gatavoja, bija mazliet tāds bailīgs pats pieņemt lēmumus, un acīm redzot, tad, lai ar kaut ko nodrošinātos, tad viņi ir gājuši pie priekšniecības, kura tad varētu dot kaut kādu akceptu, ja, kas droši vien pie izskaidrošanās vēlāk nepalīdzētu, bet tas būtu tāds savu veidu amortizators, ka lūk, priekšsēdētājs komitejas ir to redzējis un atļāvis. Un, un viņš devis ir mutiski, acīm redzot, rīkojumu Ziedoni atstādināt no šī, izņemt viņa dzejoļus no raidījuma, un turpinot citātu, televīzijas darbinieks šo norādījumu paziņoja Rakstnieku savienības literatūras propagandas birojam, kas palīdzēja šo raidījumu rīkot, kur iniciatīva tā bija. Turklāt ne pašam Ziedonim, ne pārējiem raidījuma dalībniekiem nebija paskaidrot atstādināšanas iemesli. Rezultātā visi pārējie dzejnieki vakarā atnāca uz televīziju un attiecās lasīt arī savus dzejoļus. Tā pārraide tika izjaukta. Nu, lūk. Un tad mazliet par šo priekšlasījumu, kas jau notiek. Mērķis ir ilustrēt šo dzejnieku grupas rīcību. Faktiski šīs rīcības apspriešanu Rakstnieku savienības pirmorganizācijā jau pieminētajā arī, ko Kaprāns minēja savā kāreiz piebildē, un sekojošajā LKPCK sekretariāta sēdē, kas ir šis augstākais līmenis, kur šis gadījums tika apskatīts. LKPCK sekretariāts patiesībā ar neko daudz neatšķirās no LKPCK biroja, kas ir tas visaugstākais līmenis, ko mēs arī daudz zinām. Es konsultējos ar Dainu Blejeru, viņa teica, ka sekretariātā tika izskatītas vairāk tādas tehniska rakstura lietas, un varbūt kaut kāda zemāka līmeņa lietas, bet viņa teica, ka diezgan bieži tur arī nonāca politiski jautājumi, un ka šī starpība ir diezgan izplūdusi, turklāt ņemot vērā, ka arī šajā konkrētajā sēdē piedalījās gan nodaļu vadītāji, gan pats Augusts Voss, kā pirmais sekretārs, līdz ar to tiešām tā robeža ir tāda
nosacīta, bet tātad šīs divas sēdes. Un galvenā uzmanība pievēršot sekretariāta sēdei. Jā. Un pavisam īsts konteksts, laikmeta konteksts, varbūt, lai saprastu kaut kādas papildu dimensijas, kāpēc tas kļūst tik ievērības cienīgi šī rīcība, ir tas, ka Polijā 68. gads sākās janvārī ar to, ka pēc 14. izrādes tika aizliegta Luga Dziadi iestudējums Varšavā, kas izraisīja ļoti plašus studentu protestus un viņu atbalstošo cilvēku protestus pa visu Poliju, ko, protams, zināja arī šeit. Un tāpat daudz labāk pazīstamais Čehoslovāku tātad notikumi sāk lēnām uzņemt apgriezienus, kur arī janvārī tiek ievēlēts jauns partijas vadītājs Dubčeks. Un tad reformātors Spārns faktiski iegūst virsroku un sāk realizēt reformu kursu. Nu, un tāpat kā arī daudziem no jums nav noslēpums, ka partijas spicas attiecības ar Rakstnieku savienību bija ļoti grūtas pēc revolucionārā 5. kongresa, kad tika izbalsoti, kā lai to pasaka, varbūt stingrās līnijas piekritēji un reakcionāri. Un to arī vēl vairāk apgrūtināja fakts, ka arī Latvijā šīs vibrācijas nonāk un 60. gadu beigās ir radīta virkne mākslas darbu, kur vēstījums izaicina partijas uzskatus par to, kas ir un nav pieļaujams. Un šīs tendences arī jau pavasarī tiek nosodītas, it kā sākās par vienu konkrētu lugu, bet kā secināja Voss, viens no kolēģiem ļoti apmierināti secināja, ka viņi ir ļoti gandarīti, ka tas izvērsās par republikā sastopamo ideoloģisko diversiju plašāku apspriešanu. Tātad līdzīgu darbu citu vēl apspriešanu. Nu jā, un tagad šo priekšlasījumu faktiski es gatavoju kā rakstu Latvijas Vēstures institūta žurnālam, to varēs izlasīt plašākā formātā, un tagad es turpināšu ar manuskripta daļu, un līdz beigām es lasīšu, neņemiet par to ļaunā. Nu, lūk, tātad 7. oktobrī, kas ir kaut kāda apmēram nedēļa, pēc tam notiek Rakstnieku savienības pirmorganizācijas biroja sēde, un šajā sēdē cits starpā tika izskatīts jautājums par konfliktu Rīgas televīzijas studijām. Par situāciju ziņoja dzejniece Daina Avotiņa. Televīzijā nav noticis Rakstnieku savienības literatūras propagandas biroja rīkotais raidījums, jo īsi pirms raidījuma komitejas priekšsēdētājs Zandersons nosvītrojas visus Imanta Ziedoņa dzejoļus. Citāts, lai izzinātu motivāciju, visu laiku tika meklēts Zandersons, nevarēja sazvanīt, kad ieradāmies kopā ar Rakstnieku savienības valdes sekretāru Ilgonu Bērsonu pie Zandersona. Viņš aizrunājās pat tik tālu, ka darba tēmē veltītā dzejolī saskatīja, ka tas varot kalpot arī fašistiskajai ideoloģijai. Ziedoņa dzejoļos nebija nekā ideoloģiski skaitīga. Literāts LKP autoritāte ideoloģijas jautājumos Arvīds Grigulis, acīm redzot atsaucoties uz sēdē izskanējušiem, taču protokolā nefiksētiem apgalvojumiem, sacīja, ka gadījumā, citēju, ja Zandersons devis norādi pusgadu nepublicēt minētos dzejoļus, tad viņš ir pārkāpis savas tiesības. Tas ir nepareizs kritērijs, ko piemēroja Zandersons Ziedoņa dzejas vērtējumā, citāta beigas. LKPCK kultūras nodaļas vadītāja vietnieks Haralds Priedītis atzina, ka Zandersona rīcība pelna pārmetums. Iznāca Ziedoņa diskriminācija, bet diez vai dzejniekiem vajadzēja pārraidi noraut. Līdzīgu pozīciju pauda dzejnieks Andrejs Balodis, atbildīgi par notikušo ir televīzijas vadība. Tomēr mūsu biedru rīcība ir pārsteidzīga. Varam līdzīgos gadījumos prasīt formulēt vismaz elementāru literāru kritēriju. Zīmīgi, ka jautājuma izskatīšana ir beigusies bez jebkādiem tālākiem ierosinājumiem, un no protokola izriet, ka dzejnieku rīcībai nav izteikts pat formāls nosodījums. Nu, un tad tālāk šī pati spice, pats tas gardumiņš un pats tas atklājums varbūt, kas ir tā galīgi jaunā informācija, kas nav cirkulējusi. Tātad šis te gadījums 21. oktobrī tika izskatīts kā viens no LKPCK sekretariāta sēdes darba kārtības punktiem, un jautājumu izskatīšanu lūdza CK kultūras nodaļa un propagandas un aģitācijas nodaļa, citēju ņemot vērā to rezonanci, ko šis incidents ieguvis. Pēc LKPCK pirmā sekretāra Augusta Vosa aicinājuma informēt, kā jautājums izskatīts Rakstnieku savienības partijas organizācijā, kā sodīti, citēja dzejnieki komunisti, kuri tā rīkojās. Pirmorganizācijas sekretārs Visbuls Bērce izskatīšanā Rakstnieku savienībā viņš nebija piedalījies personīgi, sacīja,
Citēju, partijas pirmorganizācijas birojas izskatīja šo jautājumu un darbības tika novērtētas kā nepārdomātas un nepareizas. Jāteic, ka biedri arī beigās saprata, bet tajā momentā, proti televīzijā, bija emocionālāk, turklāt programma bija vienots veselums, bija izveidots vienots scenārijs un, ja nebūtu ziedoņi, izjuktu scenārijs. Tālākajos skaidrojumos Bērce mēģināja pārvirzīt sarunas akcentu uz nepieciešamību pēc labākas sadarbības Rakstnieku savienības, tās literatūras propagandas biroja un radio un televīzijas starpā. Kādi soda mēri? Voss prasīja vēlreiz. Īpaši soda mērs nepieņēmām, biedriem aizrādījām, uka zaļi tavarišam. Šī Bērces atbilde Voss saniknoja, un tas ir redzams pat sēdes protokolā. Komunisti atnāca uz televīzijas studiju. Zina, ka programmā raidījums ir ierakstīts. Klausīsies 10 000 liela auditorija. Un ja vienu no dzejniekiem nepalaida, nav svarīgi, kādu iemeslu dēļ pārējie varēja uzstāties un pēc tam skaidrot iemeslus. Tā ir demonstrācija vārda vistiešākajā nozīmē. Kas par demonstrāciju? Kā komunisti tādām metodēm var protestu pieteikt? Mēs runāsim par otru pusi, bet pagaidām runājam par pirmo. Atnāca dzejnieku komunisti, izjauca raidījumu. Kā to vērtēt? Tā ir pilnīgākā nekrietnība, bezobrazņejšie jevļieņie, nelietīga, nepartīska rīcība, bezobrazņejsī paštupakņi partīnī. Tas pelna plašu nosodījumu jūsu rakstnieku aprindās, jūsu partijas organizācijā, bet spriežot pēc tās sekretāra uzstāšanās, tā nav bijis. Tāpēc redzams, arī mūsu lēmumā to vajag stingri nosodīt. Pirmajā vietā likt otro punktu par dzejnieku nosodīšanu. Neapmierinātību pauda arī LKPCK ideoloģijas sekretārs Jurijs Rubenis, norādot, ka pārējiem 5 dzejniekiem bija jāpiedalās raidījumā un nebija jāizrāda tādu viltus solidaritāti. Viņi проявлять такую ложную солидарность. Arī viņš kritizēja Rakstnieku savienības pirmorganizācijas sēdi. Un kāda gan bija tā apspriešana partijas pirmorganizācijas birojā? Es tur nebiju, bet man stāstīja biedrs Priedītis. Tur saštusi par to, kāpēc televīzijas studijā un radiokomitejā tā sanācis, bet tomēr uz beigām nolēma par nepareizām atzīt pārējo dzejnieku darbības. Nepateica dzejniekiem par viņu kļūdu, bija jāsāk jāpieiet šim jautājumam. Voss apsūdzēja Bērci liberālismā. Jāteic biedri Bērci, ka ļoti liberāli attiecāties pret šīs demonstrācijas apspriešanu, liberāli attiecāties. Tie ir pilnīgi nepiedodami, ārkārtēji, iz ruku von vihaļašie fakti, lai kāds arī nebūtu dzejnieku rīcības iemesls. Vienprātības sēdē valdīja vienīgi par televīzijas darbinieku pieļautajām kļūdām raidījumu sagatavošanā. Kultūras nodaļas vadītājs Aivars Goris un Zandersona vietnieks radio Pēters Jērāns informēja par abu disciplināru sodīšanu, proti komitejas 7. oktobra pavēle, ar kuru par paviršu un nesaulaicīgu raidījumu sagatavošanu televīzijas mākslas raidījumu galvenās redakcijas vecākajam redaktoram Aivaram Gaveram izteica rājienu, bet tās pašas redakcijas galvenajam redaktoram Arturam Werneram piezīmi. Neizbēgams tagad bija arī CK nosodījums, un tādu sēdē vairāk kārt izteica Voss. Ja biedrs Zandersons būtu pateicis laikus, ka šo dzejoli mēs nevaram izlaist, mēs vēršamies pie tevis, tu dod produkciju, šeit domāt dzejoļi. Ja mums tas der, ņemam, bet ja nedar, nepublicēsim, neraidīsim par radio un televīziju divdomīgus politiski nenobriedušus dzejoļus. Tad vajadzēja paskaidrot. Tādam Zandersonam bija jābūt, lai stundu 2 pirms ētera nekvalitatīvu produkciju neizlaist 1000 auditorijai, bet ir Werners, Gavers, kuriem bija no Zandersona jāuzzina, jāpasaka, lai pārējie biedri uzstātos. Ziedoņu dzejoļi nedara, vajadzēja palaist citus dzejoļus. Saka, ka bija izvēle, ka varēja palaist citus dzejoļus. Tā tad nav smalkjūtīgas attieksmes. Sēž izdevniecībā cilvēks, atnes viņam darbu, paskatās, saka, nederēs. Prasa, kāpēc nederēs, atbild nederēs un viss varat sūdzēties. Un arī sūdzas mums nevar strādāt tādi neiejūtīgi cilvēki tādā vietā. Mums ir pamatīgi jāuzlabo darbs ar mūsu inteliģenci, un ja kāds šajā sakarā tīši vai netīši mēģinās bāzt riteņos sprunguļus, šos cilvēkus sodīsim, atbrīvosim no darba. Nedaudz mazāku sekretariāta sēdes daļu aizņēma arī konfliktu izraisījušo Imanta Ziedoņa dzejoļu apspriešana. Aivars Goris to analīzē nodarbojās ar morālo ekvilibristiku. Iepazinušies ar pieminētajiem Imanta Ziedoņa dzejoļiem, mēs, šeit ir visdrīzāk domāt viena vai abas iepriekš minētās CK nodaļas, uzskatām, ka televīzijas darbiniekiem bija pamats iebilst pret atsevišķiem autoru dzejoļiem, kuros doma tiešām izteikti neskaidri un paliek neskaidrs, ko gan viņš patiesībā gribēja pateikt. Tās ir 4 dziesmas – Ratu, Zirga, Kumeliņš, Zvaniņi. Nav skaidrs idejiskās ievirzes. Tajā pašā laikā starp iesniegtiem dzejoļiem ir arī labi dzejoļi. Ir dzejols, kurā autors saka, ka bērnu jaunatnes gods nodzīvot savu dzīvi tā, lai tā būtu vecāku tēvu māšu cienīga. Ir vēl interesanti dzejoļi.
Mēs uzskatām, ka atsevišķi neveiksmīgi dzejas tēli, neskaidri izteiktas autora domas, kuras pieļauj divdomības, un tieši tas arī notika atsevišķos Ziedoņa dzejoļos, prasa principiālu, tajā pašā laikā konstruktīvu un argumentētu kritiku. Bet atsevišķas kļūdas, mākslinieciskas neveiksmes nevar kalpot par pamatu visas mākslinieku dairadzes vispārīgai noliekšanai. Rakstnieku savienības valdes sekretārs Bērsons skaidroja, ka pēc notikušā bijusi saruna ar Zandersonu, kurā viņš teica, ka nevienu Ziedoņa dzejoli nedrīkstēja iekļaut programmā, bet taujāts par viņa paša pozīciju, proti par Bērsona pozīciju, sācīja izņemot 2 dzejoļus, pārējos varēja laist programmā. Tā teica Grigulis un citi, nebija pamatojumi nelaist arī citus dzejoļus. Viskritiskākais bija radioraidījuma un televīzijas komitejas priekšsēdētāja vietnieks Jērāns, kurš sēdē pārstāvēja komiteju saslimušā Zandersona vietā. Es lasīju tos dzejoļus, tie ir dzejoļi par riteņiem, ratiem, zirgu. Tādus juceklīgus dzejoļus ne par radio, ne televīziju raidīt nav iespējams. Jo tur ir ne tikai neskaidras domas, tur ir pietiekami skaidras domas un pietiekami noteikti ievirze, kas nepalīdz mūsu ideoloģiskajai ievirzē. LKPCK sekretariāts nolēma pirmkārt stingri sodīt dzejnieku grupas biedri Brīdakas, Elksnes, Avotiņas vāciešu vārdzemnieka rīcību, kuri ignorējot preņebrigāja savu pienākumu lasītāju un televīzijas skatītāju priekšā, nostājās uz demonstratīvu darbību ceļa, izjauca Sarvaļī raidījumu, ar to izrādot politiskā brieduma trūkumu, projevīv političisku un izrealists. Otrkārt, uzskatīt par kļūdu radioraidījumu un televīzijas komitejas darbinieku Gavers Werners rīcību, kuri pielietojuši administratīvas metodas darbā ar autoriem un raidījumu dalībniekiem. Šajā gadījumā darbā radošās inteliģences pārstāvjiem. Uz to aizrādīt komitejai biedrs Rihards Zandersons un uzliktai par pienākumu uzlabot darba metodas darbā ar autoriem un raidījumu dalībniekiem. Rūpīgi un atbildīgi sagatavot katru raidījumu, panākot augstu to idejiski politisko un māksliniecisko līmeni, apspriest konkrēto gadījumu Rīgas televīzijas studijas partijas sapulcē. Noslēdzot secinājumi. Protams, mēs zinām par visām šīm cīņām 60. gadu beigās. Tas pats 68. gads, 69. gads, Belaruna, cīņa ar cenzūru, Prāgas notikumi, tad šis ir vēl viens historiogrāfijā notikums, kas līdz šim nav bijis aplūkots, kas ir šajā pašā laika posmā un rāda šīs te pašas kolīzijas starp Rakstnieku savienību un centrālu komiteju pēc 5. kongresa. Šis te norādījums svītrot Ziedoņa dzejoļus un liekt viņa dalību raidījumā izraisīja tātad šādu, es grūti pateikt, varbūt cik plānot, cik spontānu, protesta akciju, kolektīvu atteikšanos piedalīties pārēdē. Kas ir tāda sava veida demonstrācija, sava veida, lūk, šis jautājums par pretošanos, kādā līmenī tā notiek. Uzskatot tātad, šos te pārmetumus par nepamatotiem. Un incidentu izvērtēšana sekretariāta līmenī savukārt ļauj izprast, kā situāciju traktēja paši iesaistītie, tad, kad viņi nonāca centrāla komitejas un de facto galvenā arbitra Augusta Vosa priekšā. Un, lai gan abas iesaistītās puses centās radīt iespēju, ka vainīgie ir saņēmuši sodu, tad patiesībā līdz sekretariāta sēdēji, faktiski arī pēc tam, to patiesībā bija saņēmuši tikai atbildīgie televīzijas darbinieki. Un tas norāda uz to iesaistīto šo struktūru atšķirīgo izpratni par situācijas vaininiekiem. Ja Rakstnieku savienības partijas organizācijas birojā uzskatīja, ka izšķiroši bija nevis dzejnieku īstenotais raidījuma boikots vai televīzijas darbinieku paviršība sagatavošanā, tad viņi uzskatīja savukārt, ka galvenais iemesls ir Zandersona nepamatotā vēršanās pret Ziedoņa dzeju un izslēgšana no pārēdes dalībnieku loka. Un kaut arī CK par līdzvainīgām raidījuma nenotikšanā uzskatīja abas puses. Voss, tātad, kā jūs dzirdējāt, primāri izvēlējās uzsvērt tieši dzejnieku atbildību. To parāda ne tikai argumentācija un atkārtotie pārmetumi, bet tieši fakts, ka sēdes gaitā viņš prasa mainīt sagatavoto lēmumu projektu. Šo te otro punktu, kas prasīja dzejnieku atbildību, pārceļot kā pirmo sagatavotu mainīt. Nav teikts, ka šāda akcentu maiņa bija arī neizbēgama, jo jāpaturprātā, ka tā tika pieprasīta brīdī, kad atklājās pašas Rakstnieku partijas organizācijas pielaidīgā reakcija uz notikušo. Un LKPCK sašutums par dzejnieku grupas rīcību galvenokārt izrietēja no dzejnieku autonomijas apziņas, ja varbūt ko angliski sauc par agency, līmeņa, augstā līmeņa konkrētajā situācijā,
visdrīzāk profesionāls solidaritātes vadīti, viņi ātri pašorganizējās kolektīvai, demonstratīvai rīcībai. Un šādi rīkojoties, viņi bija arī uzurpējuši CK ekskluzīvās vērtētāja tiesības jautājumā par to, vai Zandersona vēršanās pret Ziedoņa dzejas saturu vispār bija pamatota vai nē. Un tad varbūt stipri vienkāršojot varētu pateikt arī, ka šī ir daļa no jau minētajiem procesiem, kas pēc šī 5. kongresa sagatavoja savu veidu augsni tam, ka Rakstnieku savienība kļūst, varbūt skaļi teiks par tādu alternatīvu varas centru, bet var sakot, ka tā ir savu veidu konkurences apstākļi ar centrālu komiteju un ka tā negluži vienmēr akli paļaujas. Mums ir jāatceras, ko teica Ojārs Vācietis, ka partija ir abstrakcija, īsti ir tikai pirmorganizācija. Ja, un tad, kad tu esi uzvarējis pirmorganizāciju, tāpēc arī tas virsraksts izšķīros, ja, ka atnāca dzejnieki, nevis vienkārši atnāca dzejnieki, bet atnāca dzejnieki komunisti. Ja, un tad mums atkal ir tie daudzie komunisti, dažādie komunisti. Lūk, tas būtu viss. Paldies. Paldies, Tom. Visu cieņu. Tiešām ļoti analītisks un mērķiecīgs darbs ar dokumentiem, kur, kā mēs jau dzirdējām, liela daļa ir krievu valodā, tā kā mēs ļoti gaidīsim arī tavu publikāciju un, protams, arī tavu promocijas darbu. Nezinu, vai nākamais mūsu referents arī dos kāds atsauc uz dokumentiem, bet katrā ziņā institūta pētnieks Ivars Steinbergs runās kā noslēdzošais šobrīd par dažiem Imanta Ziedoņa atzejojumiem un to analīzi. Tā kā lūdzu, Ivar. Labdien, cienījamie klātesošie, liels paldies par iepriekšējo priekšlasījumu. Es saprotu, mēs uzjautrinājāmies, bet es kaut kā šausmīgi dziļi saskumu. Bet jā, gaidīšu rakstu, un man nav vēsturisks pētījums šodien. Es gluži vienkārši vēlējos palasīt ārzemju dzeju, kas ir tas, ko es pārsvarā vēlos darīt, un mana tēma ir Imanta Ziedoņa atzejojuma poētika. Ir valodas, ir darbi un ir valodu darbi. Šādi savu apceri 1974. gadā iesāk Imants Ziedonis, uzsverot, cik būtiski latviešu dzejā ir valodas darba veicēji, proti tulkotāji. Valodu zinātājiem ar dzejas starptautisku salīdzināšanas spēju, piemītot arī potenciāls bagātināt ne tikai pašiem savu, bet visu Latvijas dzeju. Tomēr visa apcere pārsvarā patiesībā ir par trūkumiem. Jau pēc ievada rindkopas izskan jautājums, es citēju, vai Rakstnieku savienībā tulkotāju kadri normāli atjaunojas un apmierina mūsu šodienas daudz-tautu kultūras prasības, citāti beigas. Un Ziedonis secina, ka par spīti atsevišķiem entuziastiem ar vienu trūks tulkotāju, piemēram, no flāmu, Dienvidslāvijas tautu, rumāņu, ungāru, hindī, bengāļu un citām valodām. Vēl viens citāts. Normāli būtu, ja no katras valodas būtu pa zinātājam, ja ne tulkotājam, tad vismaz ziņotājam, informētājam, referentam, un vēl normālāk būtu, ja tulkotāji būtu vairāk. Gan šajā, gan citās publikācijās parādās Imantam Ziedonim raksturīgās rūpes par latviešu literatūras procesiem, no kuriem daļa bija arī viņa paša rakstītie tulkojumi un to izdošana. Savā ziņojumā, atsperoties no Ziedoņa mudinājumiem, es centīšos ieskicēt, kāds tad bija viņa valodas darbs dzejas tulkošanā. Skaidrs, ka būtiskākā mantojuma daļa ir oriģināla darbi, taču es uzskatu, ka nav mazsvarīgi arī Ziedoņa veiktie citu autoru atzījojumi, kuri turklāt ir pētīti krietni retāk nekā poēmas, krājumi, epifānijas un tam līdzīgi. Dzeju no ārzemēm Ziedonis ir publicējis kopš 60. gadu vidus vai otrās puses, piemēram, 1964. gadā no Parindiņiem ir atzījots Tadeuša Ružēvica dzejolis Kastaņkoks, vairāku atzījotāju publikācijā. Visvarenais dievs, kurš jauca rūgtumu pie salduma, karājas pie sienas bezspēcīgs un slikti uzgleznots.
Šim dzējolim piemīt poļu modernismam raksturīgā neuzkrītošā ironija un atsvešinātība un ikdienišķu tēlu iekšējās melanholijas atklāsme. Savukārt atzējojums ir rakstīts ļoti uzmanīgi, pat ja tapis no parindaņiem. Proti, tas neuzdrošinās lietot neordināru leksiku un izvairās no literārās valodas normu pārkāpšanas. Imants Ziedonis galvenokārt dzeju tulkojas no krievu valodas, taču viņa tulkotā dzeja, kas reizēm tapusi no parindaņiem, pārstāv arī baltkrievu, lietuviešu, moldāvu, burietu, ukraiņu, armēņu un bulgāru tradīcijas. Kopumā viņa atzījumi ir publicēti vismaz 11 dzejas krājumos, tostarp nacionālu literatūru izlasēs vai antoloģijās un individuālu autoru krājumos. Un līdz pat 80. gadu otrai pusē periodikā ar mērenu regularitāti parādās Ziedoņa veiktie tulkojumi. Tulkotāja amata veikšanu, lasot viņa publicistiku, šķiet Ziedonis uztvēra kā sava veida sabiedrisko darbu, kas ceļ literāros standartus un ne tikai veicina starpkultūru sakars. Piemēram, kādā publikācijā, kas runā par dzejas popularitāti, viņš meklē visefektīvāko dzejas patēriņa veidu, visjēgpilnāko. Un viņa aicinājums izskan mazliet provokatīvi savam laikam. Proti, es citēju, dzejai ar pašreizējo popularitāti nav sevišķas vajadzības vēl paplašināt masveida pieejamību. Viņš arī aicina nerīkot tik daudz dzejas vakaru. Respektīvi, viņš iebilst lielajām tirāžām, kas no mūsdienām raugoties bija milzīgs, te arī iepriekš jau izskanēja daži cipari, un 70. gadu periodas atdzejas izdevēja darbībai ir raksturīgi lielos metienos izdot tulkoto dzeju sevišķi literatūrā bērniem un kanonizētas klasikas gadījumos, kas, mēs varam spekulēt, veic sava veida izglītojošu, respektīvi ideoloģiski pieņemams izglītojošu funkciju. Un tie skaitļi no 50 līdz neatkarības atgūšanai svārstās starp 20 un 40 tūkstošiem. Izplatīta praksa ir 8-10 tūkstoši un tam līdzīgi. Un viņš dzejnieks acīm redzot ir apzinājies, ka starp šo izdošanas praksi, kurā bieži izpaužas iespējams, var teikt, padomju kolonialitāte un nepieciešamību iet dziļumā šīs atdzejas uztverē, ir spriedze. Un kā piemēru šai spriedzē viņš arī tieši min tulkojumus, cits starpā viņa paša tulkoto Grigori Vieru. Par to, ka mūsu republikas lasītājos nav tikai tīra un patiesa interese par īstu dzeju, liecina fakts, ka veikalos neizpērk mūsu kaimiņu republiku interesantāko dzejnieku dzejas krājumus. Tas bija citāts no tā paša raksta. Viņa paša atzījoto autoru vidū nav daudz tādu dzejoļu, kas aktīvi būtu saucami par neērtiem autoriem. Tomēr uzskatu, ka var apgalvot, ka konvejera tipa atdzejas vietā Imants Ziedonis ir iestājies par mākslinieciski augstvērtīgu atdzejojumu tapšanu, respektīvi aģitējis tādu atdzejojumu rakstīšanu, kas drīzāk pretendētu uz estētiska notikuma statusu un mazāk uz ideoloģisku funkcionalitāti. Zināmākie autori viņa atzījoto autoru klāstā ir krievu valodā rakstītās literatūras klasiķi, piemēram, Aleksandrs Bloks, Vladimirs Majakovskis, Anna Ahmatova, kurai pašai ir bijušas kompleksas attiecības ar savu laiku politiskiem spēkiem. Un Jānis Plotnieks, kurš Ziedoņa pārcelto bloku poēmu 12 nosaucis par ziedoniski atdzejotu, 1970. gadā publicējis refleksiju par atdzejas procesiem Latvijas PSR. Viņš aicina atzejotājus neaizēnot atzejojamā teksta specifiku ar savu tēlu sistēmu vai paņēmieniem. Es citēju, vai Majakovskis nav jāatzejo majakovskiski, un tieši tādam un tādam dzejniekam, viņš min vācieti, Plaudi, Lūs un Ciedoni, piemīt šī spēja atzejot Majakovski, majakovskiski, Jeseņinu, jeseņiniski, Jevtušenko, jevtušenkoviski, Ahmaduļinu, ahmaduļiniski. Citāti beigas.
Nu, un sekojot plotnieka terminoloģijai, es gribētu jautāt, vai mūsdienu skatījumā Ziedoņa Majakovskis, kā piemērs, ir drīzāk ziedonisks vai tomēr majakovskisks. 1973. gadā publicētā Ziedoņa atzījumā rakstīts, cik jau gadsimtu zudis nav, kāds tos pret pamali šķaida un ārda. Skatos, domāju, piena ceļā rau, vai tur nav izplatusies mana bārda. Kā zināms, Majakovska poētika ir izaicinājums, jo autors strādājis ar oriģināliem sabalsojumiem, veidojot fonētiskas sakarības ne tikai starp vienas vārdšķiras vārdiem, bet kombinējot gan dažādas kategorijas, gan laužot vārdus, piemēram, veidojot atskaņas starp saknēm un izsauksmes vārdiem, starp rindu pārneses vietā atstātu priedēkli ar kāda cita divzilbju vārda uzsvērumu un tam līdzīgi. Majakovska dzeja ir cieši piesaistīta krievu valodas ortogrāfijai un izrunai, un tulkojumam šķietam ir jāizpilda neiespējams uzdevums rast atbilsmi mērķu valodā. Nu, un viens risinājums būtu semantiski attālināties no oriģināla, lai koncentrētos uz valodas skaņu radītajiem efektiem. Tomēr Imants Ziedonis savā atzījumā ir stingri turējies pie oriģināla tēliem, turklāt apzinīgi noturējis atskaņu sistēmu. Majakovska garā, pat izmantojot izsauksmes vārdu rau, kas darbojas vienlaikus kā tulkojums skatienam zvaigznēs, gan kā atskaņā nav un jau. Ziedoņa Majakovska šajā ziņā ir līdzīgs iepriekš minētajam Ružēviča latviskojumam. Tas cieņpilni atveido avotu tekstu formālās īpašības, piemēram, atskaņu sistēmu, un reizēm neizceļas ar uzkrītošiem tulkotāja dzējai raksturīgiem leksikas slāņiem vai paņēmieniem. Es teiktu, ka tas ir profesionāls un tīrs atzījums, kurā Ziedonis drīzāk ir caurspīdīgs vai pat neredzams, un tāpēc Ziedoņa Majakovskis poētikas ziņā manā vērtējumā ir drīzāk autora balss caurstrāvots, jo tiecas atkārtot stilistiskās iezīmes, radošajos risinājumos paliekot neitrāls. 1983. gadā tiek izdota Annas Ahmatovas bilingvālā dzejas izlase Baltie gājputni, kurā iekļauti arī Ziedoņa tulkojumi, un arī tajos tulkotājs bijis cieņpilns un neuzbāzīgs, un savā ziņā radījis ilūziju par tulkotāja klātnēsamību. Kādā dzejolī gan nolasām savdabīgi radošu izvēli, varbūt kāds varēs paskaidrot, jo es pats pie šī samulas, proti Ziedoņa tulkojums pirms pavasara elēģijai noslēdz šādi. Promējot, viņš palika pilnam, līdz korei viņš palika mans. Ahmatovs oriģinālā pēdējā rinda ir on nasmērķi ostался со мной, kur nasmērķi loģiskāk man šķiet būtu tulkot kā līdz nāvei, lai gan Ziedoņa versijā ir līdz korei. Par šī tulkojuma motivāciju man ir grūti spriest, iespējams tur ir kāda vārdu spēle, ko es vienkārši nenolasu. Tomēr es neuzskatu, ka šī kore būtu jāuztver kā neprecizitāte. Drīzāk piekrītu pētniekam Lorencam Venutī, kurš uzstāja, ka tulkojumi jālasa kā atsevišķi teksti paši par sevi. Taču Venutī uzsver, ka, lai to darītu, ir nepieciešama konkrēta izpratne par to, ko tulkotājs vai tulkotāji dara. Proti, kā pētnieks to lakoniski formulē, tulkošana ir mēģinājums kompensēt neizbēgamus zaudējumus, kontrolējot pārmērīgus ieguvumus. Zaudējums ir, teiksim, pati valoda. Mēs zaudējam oriģinālās valodas vārdus un visus valodas slāņus, kas nāk tai līdzi, tostarp arī daudzdimensionālie semantiskie līmeņi, konotācijas un tam līdzīgi. Taču ieguvumi ir viss tas pats mērķa tekstā, respektīvi tas ieguvums, par kuru tulkojumu aprakstos runā retāk, ir visdažādākās literārās iespējas, ko piedāvā jaunradītais mērķa valodas fenomens, kurš atrodas attiecībās ne tikai ar kādu avota tekstu, bet pēkšņi jaunās kultūras attiecībās ar mērķa tekstuālo tīklojumu kultūru un tam līdzīgi. Un šādā skatījumā Ziedoņa Ahmatova atklājas kā precīzi veikts un skaidrs tulkojums, kura autors neaizraujas ar ieguvumu krāšņu demonstrēšanu, drīzāk strādā, lai pēc iespējas mazāk zaudētu un ievieš savu vienu
kori, kurā, kas vienkārši liecina par teksta tulkojumu kā oriģināla teksta formu. Kopumā man šķiet mazliet paradoxāli, ka Ziedonis, būdams šis grandiozi oriģinālais dzejnieks, savā atzējā metaforiski izsakoties drīzāk stāv malā, vismaz spriežot pēc atsevišķiem piemēriem. Ziedoņa atzejas tēlainība nav tāda, kurā uzreiz pamanāms, ka tur ir viņa rokrakstam piederoši tēli vai paņēmieni, kā tas mēdz būt, piemēram, Ulža Bērziņa tulkojumos. Šādi tulkojot gan tiek noklusēts atzejojuma tehniskajā atbilsmē ieguldītais valodas darbs, kura izzināšana, es uzskatu, ir šodienas pētnieku uzdevums. Es nešaubos, ka veicot šo uzdevumu, arvien vairāk atseksies tas, kas ir pamatā gan Ziedoņa, gan viņa laika biedru mantojumam, proti tehniska meistarība, lakonisms un pamatīgs ieguldījums valodā, kas veikts literatūras un Latvijas sabiedrības labā. Paldies. Paldies Ivaram. Ivars ir pieķēries ļoti būtiskam tēmu lokam šai atzejošanai, kur ir gan šis gan estētiskais, gan ideoloģiskais konteksts, kā jau mēs to dzirdējam, un Ivaram jau droši vien gandrīz vākos arī promācijas darbs par tieši šī perioda apskatītā arī šajā referātā atzejošanas kontekstiem un poētiku. Tā kā, jā, lai tev viss veicas. Ar šo mēs arī noslēdzam pirmo sekciju. Ar tiešraides skatītājiem tiksimies 13:30 ar klātienes apmeklētājiem un dalībniekiem. Dosimies pusdienu pauzē.